Un mūsu pagastmāja ir celta no stipriem, pamatīgiem laukakmeņiem. Kas zina, cik tiem jau gadu simti. Taču mūsu pagastmājā tie ir iemūrēti 1903. gadā. Un kas tad akmenim ir tāds nieka 121 gads saules mūžā? Saules karstumā sakarsis vai ziemas salā sastindzis, akmens ir tikai akmens. Pagastmājas dvēsele, vēstures aura un šodienas darbīgums slēpjas akmeņu ieskaltajā iekšpusē. Ko akmeņi dieziņ stāstītu, ja dieviņš tiem būtu devis spēju runāt? Iesākumā tie noteikti stāstītu par pagastmājas pirmajiem gadiem, kad kaimiņu pagasti dažādās konfigurācijās apvienojās, bet Meņģele nelokāmi palika pie tā, ka nevienam nepievienosies, jo Meņģelei visos laikos ir bijis stingrs mugurkauls. Un radās vajadzība pēc vietas, kur strādāt pagasta vecākajam un darbvedim. Arī tajos laikos cilvēki nevienmēr ievēroja likums un vispār pieņemtās normas, un bija vajadzība pēc vietas, kur pārdomāt nodarīto, un tika izveidotas pat 2 cietuma kameras. Jā. Akmeņi noteikti atcerētos arī laikus, kad blakus darba telpām bija iekārtots dzīvoklis, kurā mitinājās pagasta priekšnieks ar ģimeni, kuras sieva Zelma saukta par Zelmiņu, šodien ir ļoti čakla bibliotekas apmeklētāja. Protams, agrākajos laikos pagastmājas siltuma avots bija krāsnis. Tā savulaik kurināja Olgas tante, kura bija arī pagasta ziņnesis. Jā, kādreiz ir bijis pagastā arī tāds amats. Un Zelmiņa atcerējās gadījumu no laikiem, kad Mazozolu Dzintars Kvants brauca Meņģeliešiem rādīt kino. Un pēc kāda no kinoseansiem Kvanta kungu neviens nevarēja atrast. Līdz Olgas tante kurināja krāsnis, viņa atrada vienā no krāsnīm, kur bija izbūvēta kā maizes krāsnis. Un kungs bija vienkārši nosals un ielīdis pasildīties un, protams, aizmiga. Tā. Laika gaitā pagastmājā ir atradusies gan ciempadoma ar sekretāru, gan kaut kāds vadība arī var krampi priekšgalā. Vēlākajos gados arī paju sabiedrība. Un pagastmāja ir kalpojusi arī par sapulču un deju zāli, banketu zāli un jau pieminēto kino zāli. Un, protams, savā mūžā pagastmājas akmeņi ir piedzīvoši gan priekus, gan asaras ikdienišķajā darba un dzīves ritmā, bijuši kā sargi ballīšu jautrībai, un kaut arī ne visus noslēpumus tomēr nosargāja. Un gan jau tie ir piedzīvojuši nevienu interesantu, iespējams arī pikantu notikumu, tikai, diemžēl, mēs cilvēki nedzīvojam saules mūžu. Un ja akmeņiem 121 gads ir tikai tāds nieks, tad to nevar teikt par cilvēka mūžu. Un iespējams tāpēc Dievs nedeva akmeņiem spēju runāt, lai tie neizstāstītu tos noslēpumus, kurus cilvēki paņēmuši sev līdz mūžībā. Paliek tikai tās druskas, kas aizķērušās cilvēku atmiņās, vai arī kādu vēsturnieku dokumentētas. Šobrīd pagastmājā ir darba kabineti Meņģeles pagasta pārvaldes vadītājai, komunālajai daļai, grāmatvedībai, sociālajam dienestam, un 3 pagasta mājas telpās ir iekārtot biblioteka. Šie ir viena logi, un tur otrā pusē vēl ir logi. Un biblioteka, tā kā es esmu pat bibliotekas vadītāja, tad bišķiņu vairāk zinu par biblioteku, bet neaizraušos ar stāstu par to, pateikšu tikai to, ka šogad ar ļoti labiem panākumiem biblioteka tika akreditēta uz turpmākajiem 5 gadiem, un tā kā, paldies Dievam, mums ir Meņģelē lasītāji, mums ir rakstītāji, mums viss ir kārtībā. Paldies par uzmanību.